Nu, es personīgi izvēlētos Teslu. Lai arī ko par viņu teiktu, ka viņai nav tāda kvalitāte, vai tāda viņai, nezinu, tas viņai plīst, neplīst, tur nezinu, āda, ne āda. Nu, daudzi jūs zinat, ka par viņu runā daudz visādas, tur nezinu, muļķības, teiksim tā. Nu, bet pats galvenais, ko tu izmanto ikdienā, ir šīs ekrāns. Nu, te viņš karās Teslā. Mēs viņu piestartējām, laikam nav pareizi, ieslēdzām. Un viņa uzreiz strādāja. Viss, jebkuru podziņu, ko tu nospied uz tā ekrāna, viņa uzreiz atsaucās un izpilda to funkciju. Šeit, nu man jau nepatīk, man jau izbesīja. Jā, es esmu uzvilks cilvēks. Kā jau jebkuram elektroauto, te ir ļoti daudz organizeru. Un šeit ir riktīgi foršim. Parādi. Ko tu te var iebāst reāli, nu, līdz elkonim gandrīz roka te ielien. Tas viss ir kāpēc? Tāpēc, ka nav transmisijas un dzinēja. Dzinējs ir pa taisno uz riteņiem, un šeit viss ir, kā mēs varam tā arī redzēt, te ir līdzena grīda. Tas ir īstenībā diezgan ērti. Bet šitā mašīnas tāpat nepirktu. Teslā arī ir līdzena grīda. Kā jau mēs sapratām šodien, ir divu veidu elektroauto. Ir Teslas un ir cita elektroauto. Tieši tāpat kā ar telefoniem ir iPhone un ir Androidi. Es izvēlos iPhone. Kur meklēt braucamu? Motorfai LV. Labākā likme piķim. Tepat Motorfai LV. Apkopo datus no oficiāliem autotirgotājiem Latvijā.